Paradīze. Paradīze ir atalgojums, ka neviens nevar izskaidrot, cik tas ir dārgi. Visa spēle ir domāta šim. Tā ir milzīga atlīdzība no Dieva par viņa taisnīgajiem kalpiem. Tas ir ideāls, ir nevainojams prieks un bauda būs neaprakstāma, jo mūsu prāts nespēja aptvert šādu svētību varenību. Dievs teica, es esmu sagatavojis saviem taisnīgajiem kalpiem, ko neviena acis nav redzējusi, neviena auss nav dzirdējusi un nevienam cilvēkam nav ienācis prātā. Neviens nezina, kas viņiem tiek. Slēps no prieka kā atlīdzība par to, ko viņi agrāk darīja. Paradīzes prieki ir daudz lielāki nekā šīs pasaules prieki. Dievs teica, un tie, kas paklausa Dievam un viņa sūtnim, tiks ielaisti dārzos, kur apakšā tek upes, lai tie paliktu tajos mūžīgi, un tas būs augstākais sasniegums - zelta un sudraba ķieģeļi un smaržīga muskusa java, pērļu un safīra oļi, safrāna augsne, kas tajā ienāk, ir prieka pilns un nekad nejutīsies nožēlojams, viņš tur dzīvos mūžīgi un nemirs. Viņi nekad nebūs kaili, un viņu jaunība nekad neizgaisīs. Ir paradīzes ēdene, kuras durvis tiks atvērtas taisnīgajiem cilvēkiem, ir 8 paradīzes vārti, un eņģeļi tos sagaidīs kopā ar Salamu. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: attālums starp diviem viena no paradīzes vārtiem ir 40 gadu ejot, bet pienāks laiks, kad tas būs ļoti pārpildīts. Paradīzē ir 100 līmeņu, paradīzes augstākais līmenis tiek saukts par Firdaus. No tā radās paradīzes upes, un virs Firdaus ir Dieva āršve. Dažādi paradīzes līmeņi ir paredzēti dažādiem taisnīgo cilvēku līmeņiem. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: paradīzes ļaudis skatīsies uz cilvēkiem, kas dzīvo kambaros virs viņiem, tāpat kā cilvēki raugās uz spožu zvaigzni, kas mirc tālu pie horizonta austrumos vai rietumos, jo viņiem ir pārākums atalgojumā pār viņiem, un tik daudz veidu eņģeļi viņus ieskauj un spēlēs ar viņiem. Un viņiem būs mūžības dārzi, zem tiem plūdīs upes. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: es redzēju 4 upes, kas iztek no zem Sidratul Muntaha, 2 redzamas un 2 paslēptas. Ir upe, ko sauc par Kausar. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: tā ir upe, ko Dievs man ir devis paradīzē, tās dubļi ir muskus, un tās ūdens ir baltāks par pienu un saldāks par medu, no tās dzer putni ar kakliem kā kamieļu kakli. Paradīzē ir arī piena upes, vīna upes un medus upes. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: paradīzē ir medus jūra, vīna jūra, piena jūra un ūdens jūra, un no šīm jūrām iztek upes. Paradīzē ir daudz avotu, kas nodrošina dažādu garšu dzērienus. Dievs teica: patiesi dievbijīgie cilvēki atradīsies dārzu un ūdens avotu vidū. Dievs teica: patiesi dievbijīgajiem ir jābūt starp ēnām un avotiem, un viņiem tur dos dzert tasi vīna, kas sajaukts ar ingveru, un tur būs avots, ko sauc par salsabilu. Paaugstinātā dārzā, kur viņi nedzirdēs nevienu nepiemērotu runu, tajā ir plūstošs avots, tajā ir augsti pacelti dīvāni, novietoti krūzes, sarindoti spilveni un izklāti paklāji. Patiešām, jums ir apsolīts, ka tajā nebūsit izsalcis un neizģērbies, un jūs tajā nebūsit izslāpis un nejutīsiet karstu saules siltumu, un skaistas saurupmājas mūžīgas svētlaimes dārzos, tie, kas bīsta savu Dievu un pilda savus pienākumus pret viņu, jo viņiem ir celtas augstvērtīgas telpas, viena virs otras, zem kurām plūst upes. Tas ir Dieva apsolījums, un Dievs savu solījumu nezaudē. Būs miers un drošība, skaistas, daļā dzimuma pārstāvis atturīgas paviljonos. Kortubi teica: zinātnieki ir teikuši, ka paradīzē nav nakts un dienas, drīzāk viņi būs mūžīgā gaismā, bet viņi zinās, kad pienāks nakts,
jo aizkari tiks aizvilkti un durvis tiks aizvērtas, un viņi zinās, kad būs diena. Nāk, jo aizkari tiks noņemti un durvis tiks atvērtas. Dievs teica, un viņiem būs viņu uzturs. No rīta un vakarā tāda ir paradīze, ko mēs dosim kā mantojumu tiem mūsu vergiem, kuri ir bijuši dievbijīgi un taisni. Ibne Kasirs teica. Tas nozīmē kaut ko aptuvenu dienas un nakts laikam, tas nenozīmē, ka tur būs diena un nakts. Viņi zinās laika ritējumu pēc gaismas izmaiņām. Ibne Taimija teica. Paradīzē nav ne saules, ne mēnesis, ne dienas, ne nakts, bet viņi zinās rītu un vakaru no gaismas, kas spīd no aršas virziena. Paradīze ir piepildīta ar brīnišķīgi patīkamu aromātu, ko ticīgie varēs saskatīt no lielā tāluma. Paradīzē ir labi un daudz dažādu koku un augļu. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica. Paradīzē ir koks, kura ēnā ceļnieks varētu ceļot 100 gadus un nesasniegt tā malu. Ir koks ar nosaukumu Toba, tas ir milzīgs koks, kas no tā ziedu ārējām daļām ražo audumu paradīzes ļaužu apģērbam. Un paradīzes koku stumbri ir no zelta. Muhameds, miers un svētības viņam, teica. Paradīzē nav koka, kuram nebūtu zelta stumbra, vistu gaļa, jebkura, ko viņi vēlas, un būs skaistas mātītes ar platām un jaukām acīm kā dievbijīgo sievas. Starp tiem tiks izplatīta zelta plāksnes un trauki, un tajos ir viss, ko dvēseles vēlas un kas priecē acis. Un jūs paliksiet tajos mūžīgi, un starp tiem tiks nodoti apaļi sudraba trauki un kristāla kausi. Kristāla dzidrs no sudraba, tā mēru noteiks pēc savām vēlmēm, viņus pasniegs nemirstīgie zēni. Ar krūzēm un glāzi vīna no plūstošā vīna. Tajos viņi būs izgreznoti ar zelta un pērļu rokas sprādzēm, un viņu drēbes būs no zīda, tur tiks pacelti troņi. Pie rokas tiks novietoti krūzes, rindās salikti spilveni un izklāti bagātīgi paklāji. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica. Paradīzē ir tirdziņš, uz kuru tauta nāks katru piektdienu, tad nāks vējš no ziemeļiem un pūtīs pa sejām un drēbēm, un viņi pieaugs skaistumā, tad atgriezīsies pie savām sievām, kuras arī ir palielinājies skaistumā, viņu sievas viņiem sacīs, Dieva dēļ. Pēc tam, kad mūs atstājāt, jūs esat palielinājies skaistumā, un viņi sacīs, un arī jūs, Dievs, esat palielinājies skaistumā kopš mūsu aiziešanas. Paradīzes ļaudis pulcēsies un apspriedīs savu pasaulīgo dzīvi un nāvi, izklaidēsies un spēlēsies, nebūs ļaunu darbību un vēlmju, neviens cits citu nenodos, taisnīgs precēts pāris būs pāris arī paradīzē. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica. Cilvēks no paradīzes ļaudīm lūgs Dievam atļauju nodarboties ar lauksaimniecību, Dievs viņam jautās, vai tev nebija tā, ko vēlies? Vīrs teiks, protams, bet man patīk saimniekot, tāpēc iesēs sēklas un acis mirklī augs izaugs, un tā augļi nogatavosies un kļūs kā kalni. Paradīzes cilvēki saņems visu, ko viņi vēlas, jebkurā laikā jebko, Dievs viņiem dos. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica. Ja ticīgais vēlas bērnu paradīzē, tas ieņems un piedzims un vienā mirklī izaugs līdz vajadzīgajam vecumam. Dievs teica ēdenes dārzi, kuros viņi ieies, un tie, kas rīkojas taisnīgi no savu tēvu, viņu sievu un viņu pēcnācēju vidus. Viņi un viņu sievas atradīsies patīkamā ēnā, guļot uz troņiem, katram no paradīzes vīriem tiks piešķirts 100 zemes vīru spēks, un visi šīs pasaules taisnīgie vīrieši un sievietes paradīzē tiks pārveidoti par jauniem un jaunaviem. Un paradīzes ļaudis negulēs un negurst sievietes paradīzē nebūs tādas kā šīs pasaules sievietes, viņām nebūs menstruāciju un pēcdzemdību asiņošanas, bez spļautiem, bļotām, urīna un kakām. Taisnīgās sievietes vai sievas šajā pasaulē būs skaistākas par daļā dzimumu pārstāvēm paradīzē, lai arī cik ļaunas tās izskatījās uz zemes un cik ļoti ļaudis par viņām ņirgājās, ja viņa ir taisnīga sieviete un vīrietis ir taisns, abi būs skaisti kā mēnesis. Patiešām, katrai šīs pasaules radībai ir vēlme, kas ir dabiska. Taisnajiem vīriešiem būs skaistas sievietes, kurām neviens nav pieskāries pirms viņiem,
Skaistās sievietes ir radījumi, kurus Dievs ir radījis īpaši paradīzē un padarījis tās par jaunavām. Dievs teica, patiešām, dievbijīgajiem būs panākumi, dārzi un vīnogu dārzi un jaunas, nobriedušas jaunavas vienā vecumā. Skaistās mātītes paradīzē dzied ar mīļām, skaistām un valdzinošām balsīm. Pravietis Muhameds, miers un svētības viņam, teica: paradīzes ļaužu sievas dziedā saviem vīriem viskaistākajās balsīs, kādas vēl neviens nav dzirdējis. Viņi dziedās: mēs esam labas un skaistas, cēlu cilvēku sievas, kas skatās uz savu vīru apmierinātas un laimīgas, mēs esam mūžīgi un nekad nemirsim, mēs esam drošībā un nekad nebaidīsimies, mēs paliekam šeit un mēs nekad neaizies. يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من رب